Cilvēka seksualitāte visos laikos ir bijusi aktuāla tēma. Tā var sniegt daudz prieka, bet arī sāpes un vilšanos. Kā pret to izturēties un ko ar to darīt? Svētie raksti par mūsu seksualitāti runā vairākās vietās. Viena no tām ir apustuļa Pāvila vēstule Tesaloniķiešiem 4. nodaļā no 1. līdz 8. pantam. Pāvils raksta: Visbeidzot, brāļi, mēs lūdzam jūs un mudinām Kunga Jēzus vārdā. Mēs esam jūs pamācījuši, kā jums vajadzētu dzīvot, lai būtu patīkami Dievam. Jūs jau tā arī dzīvojat, un dariet tā vēl vairāk. Jūs zināt tos Jēzus Kristus mudinājumus, ko mēs jums esam devuši. Tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti un atturētos no netiklības, lai jūs ik viens prastu valdīt pār ķermeni svētībā un godā, lai jūs nenodotos nevaldāmai kaislai, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Jūs nedrīkstat nevienā lietā pievilt brāli vai rīkoties sautīgi, kā jau agrāk sacījām un brīdinājām, Kungs bargi tiesās visus, kas tā darīs. Dievs jūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svētumam. Bet kas visu šo atmet, neatgrūž viskādu cilvēku, bet Dievu, kas jums dod svēto garu. Daļa no mums esam piedzīvojuši PSRS laiku, kad seks nepastāvēja. Vismaz oficiāli tas bija neredzams. Vienīgais izņēmums bija Jāņa Zālīša grāmata un žurnāls Zīlīte. Jau kādu laiku atpakaļ seksa revolūcija no rietumiem sasniedz arī mūs. Pēdējā laikā šī skaistā Dieva dāvana, mūsu seksualitāte, ir izraisījusi asas diskusijas, kuras ir sašķēlušas lielu daļu Latvijas sabiedrības. Apustuļa Pāvila lasītie vārdi piedāvā uz mūsu seksualitātes jautājumu paskatīties nevis šķeļoši, bet vienojoši. Risks, kas mūs šādās diskusijās par pareizu un nepareizu seksualitātes izpausmu apdraud, atklājas brīdī, kad mēs tikuši skaidrībā par pareizo un nepareizo grupu, parasti mēs konstatējam, ka paši piederam pareizai. Tai brīdī mēs atslābstam, jo ar mums viss ir kārtībā. Iespējams, mēs veltam laiku un enerģiju citus mēģināt darīt par pareizākiem, vai vismaz satraucamies par viņu nepareizību, bet esam aizvērti savam dziedināšanas, pārmaiņu un izaugsmes ceļam. Te vietā ir Pāvila brīdinājums no 1. vēstules korintiešiem, kas šķiet stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Šodienas rakstu vietā Pāvils raksta: tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti un atturētos no netiklības. Dieva nolūks, Dieva ilgas, Dieva griba, Dieva sapnis par katru cilvēku, lai tas kļūtu svēts. Lai kas tavā dzīvē šodien notiktu, lai cik atbilstoši vai neatbilstoši tu šim vārdam svēts justos, un lai ko citi par tevi domātu, Dieva nolūks, mērķis, prieks un gandarījums ir tavs svētums. Tā ir viņa izvēle, viņa strateģiskais plāns nākamajai 5 gadai, 50 gadai vai 100 gadai, citiem vārdiem tavam mūžam. Šeit nav teikts, ka svētums ir tavs pienākums un uzdevums, bet gan Dieva nolūks, saskaņā ar kuru viņš tevi un arī ikvienu citu cilvēku ir radījis, saskaņā ar kuru viņš tavā un ikviena cita cilvēka dzīvē ir klātesošs un iesaistīts. Vai šāds Dieva nolūks kaut ko maina tajā, kā tu uzlūko sevi? Vai tas kaut ko maina tajā, kā tu uzlūko citus? Ļaujiet man piedāvāt vienu skaidrojumu vārdam svētums. Tas ir mūsu dzīvēs iztulkota Dieva žēlastība. Svētums ir Dieva žēlastība pārtulkota dzīvē. Kad viņa žēlastība mūsu dzīvēs kaut ko pārvērš, tad tajās kļūst redzams viņa svētums. Tam nav jānotiek tikai svētdienas dievkalpojumā, bet visā mūsu dzīvē. Tam vairāk un vairāk ir jāpārtulkojas tajā, kā mēs strādājam, kā atpūšamies, kā baudam maltītes, kā veidojam attiecības, kā lietojam savus finanses. Un šodienas rakstu vietā Pāvils piebilst arī tajā, kā tu izdzīvo savu seksualitāti.
kā tu lietos šo Dieva doto spēku un enerģiju. Pāvils rāda, ka tas var notikt labi un nelabi, svēti un nesvēti. Lai kāds būtu mūsu stāvoklis, vai esam laulāti vai nelaulāti, vieni vai arī iesaistīti attiecībās, vai esam jaunieši vai sirmgalvi, un pat lai kāda būtu cilvēka seksuālā orientācija, mēs visi esam aicināti ļaut Dievam un viņa žēlastībai mūsu dzīvēs darboties tā, lai tā ļoti praktiski pārtulkotos tajā, ko un kā mēs darām ar savu seksualitāti. Varbūt kāds no jums jūtas pārsteigts un jautā, kāds Dievam sakars ar manu seksualitāti. Šodienas rakstu vietā redzam, ka vistiešākais. Iespējams, jums tas nav pārsteigums, un uz jums var attiecināt Pāvila vārdus, jūs jau tā arī dzīvojat, bet viņš turpina, un dariet tā vēl vairāk. Un tur mūsu priekšā atklājās skaists un nebeidzams izaugsmes un svētapšanas horizonts. Tā priekšā nav pareizu un nepareizu, tur mēs visi stāvam kā tādi, kuriem ir jāturpina augt un iet uz priekšu vēl un vēl. Pāvils tālāk minēs divas universālas lietas, bet katram no mums šis ceļš uz priekšu var nozīmēt konkrētas un atšķirīgas lietas. Pāvils saka, atturieties no netiklības. Viņš nenosauc nevienu konkrētu netiklības izpausmi, bet lieto šo vispārējo apzīmējumu, lai mēs to attiecinātu uz ikvienu Dieva nesvētītu mūsu seksualitātes izpausmi. Un te nav runa tikai par intīmām attiecībām ārpus laulībām vai tikai viendzimumu attiecībām, bet arī vārdarbīgām, manipulējošām un savādāk nesvētītām seksuālām pieredzēm, par ļaušanos pornogrāfijas atkarībai un daudz ko citu, kas man iespējams pat prātā nenāk. Pāvils saka, atturieties. Visticamāk, tas nebūs tik vienkārši. Tomēr centieties, jo arī zaudējums šeit var būt ieguvums. Tieši tā cilvēks atveras Dieva žēlastībai un citu cilvēku palīdzībai. Atgriezīsimies pie mūsu seksualitātes svētapšanas horizonta. Kā mēs varam virzīties tam pretī? Un, manuprāt, Pāvils saka divas lietas. Pirmkārt, jums aizvien labāk jāmācās valdīt pār savu ķermeni. Otrkārt, jāmācās savu seksuālo enerģiju nelietot sautīgi jeb egoistiski. Vispirms Pāvils raksta, lai jūs prastu valdīt pār ķermeni svētībā un godā. Diemžēl mums nav iespēja pajautāt, ko tieši Pāvils ar šiem vārdiem domāja. Manuprāt, tas nenozīmē neapspiest savu ķermeni, ne arī tam izdabāt. Tas var nozīmēt to iepazīt, tajā klausīties, to pieņemt kā Dieva dāvanu un mācīties ar to sadarboties tā, lai mēs nebūtu savu dziņu vergi un mums aizvien retāk būtu jāsaka, es jau gribēju, bet tomēr tā notika. Prast valdīt par savu ķermeni. Tas atkal attiecās uz mums visiem. Vai esam, vai arī neesam laulāti. Gan vienā vai otrā gadījumā var būt situācijas un periodi, kad mūsos mītošā seksuālā enerģija nevar, kā Pāvils saka, svēti izpausties intīmā tuvībā. Mums visiem mūsu seksualitātes jomā nākas praktizēt disciplīnu. Tas nenozīmē šo enerģiju apspiest, noliegt vai ienīst, bet ļaut tai izpausties citādi. Džons Stots, ievērojams angļu teologs un garīdznieks, kurš dzīvoja viens, komentējot Pāvila teikto, piedāvā vienu veidu. Viņš saka, ka mūsu seksuālā enerģija ir novirzāma, varbūt kādiem pazīstamāks vārds ir sublimējama, sirsnīgās un tuvās attiecībās ar abu dzimumu draugiem un arī kalpošanu citiem. Viņš raksta, daudzi kristīgi vīri un sievas, kas dzīvo vieni, var par to liecināt. Blakus vientulības sajūtai, kur reizēm pavada sāpes, mēs varam atrast priecīgu piepildījumu, sevi ziedojot kalpošanā Dievam un citiem cilvēkiem. Kā es protu valdīt par savu ķermeni? Vai man izdodas būt labam sava ķermeņa saimniekam? Vai un kur es šajā prasmē varētu augt? Vai man šajā jomā ir vajadzīga Dieva žēlastība? Un kā es to labāk varu pārtulkot svētumā? Otrkārt, Pāvils saka, jūs nedrīkstat nevienā lietā pievilt brāli vai rīkoties sautīgi, un dažus pantus ātrāk, lai jūs būtu patīkami Dievam.
Nereti divi cilvēki dodās laulībā, jo tā katrs no viņiem cer piepildīt savas vajadzības. Parasti drīz vien atklājās, ka tā tas gluži nedarbojās. Tad ir vilšanās un labākā gadījumā visu atlikušo dzīvi viņi mācās aizvien vairāk pārorientēties no sevis un savām vajadzībām uz otru cilvēku un viņa vajadzībām. Šī gravitācijas centra maiņa nav pašsaprotama lieta arī cilvēku intīmajās attiecībās. Un tieši tāpēc tas ir tik bieži nejūtības un pat vardarbības pavadītas. Džons Stots to sauc par seksploatāciju. Visbiežāk tā noved pie tā, ka otra puse pareizi un pamatot saceļās un neatsaucas, un tad rodas konflikts. Tādā brīdī uz sevi vērsts cilvēks nespēja apstāties. Tam liekas, ka viņam vai viņai pienākās tas, ko vēlas, un ja tas nav iespējams vienās attiecībās, tad kāpēc, lai neiegūtu izjaucot citu attiecības? Tāpēc Pāvils saka, nepievil brāli, tikpat labi māsu, nezodz to, kas tev nepienākas. Šeit Pāvila tonis strauji mainās. Kungs bargi tiesās visus, kas tā darīs. Ir milzīga atšķirība, vai savu seksualitāti izmantojam savu dziņu apmierināšanai, vai mācamies to pārvērst dāvanā. Ir atšķirība starp iekāri un mīlestību, starp sautīgu seksuālu praksi, kas otru izmanto, un dodošu, laulāto cienot, starp egoistisku vēlmi iegūt un nesautīgu vēlmi mīlēt, lolot, cienīt. Šeit atkal jāsaka, ka nesautīgums neatiecās tikai uz intīmām attiecībām laulībā, bet arī uz tiem, kas ir vieni. Protams, ilgas pēc otras puses nekāda nav nosodāmas, bet diezgan bieži tās pavada rūgtums, noslēgšanās un dusmas pret Dievu. Taču ir tik daudz cilvēku, kuriem ir izdevies to pieņemt kā Dieva aicinājumu uz kādu laiku, jeb arī kā aicinājumu pat visai dzīvei. Manuprāt, to nav iespējams pieņemt, ja tu domā tikai par sevi un esi gatavs sevi dāvināt citiem cilvēkiem un Dievam. Manis pieminētais Džons Stots ir viens no simtiem un tūkstošiem šādu cilvēku. Par mūsu baznīcas patriārhu dēvētais mācītājs Roberts Feldmans bija līdzīgs piemērs. Viņam nebija miesīgu bērnu, bet viņa garīgos bērnus diez vai kāds var saskaitīt. Daudzi no viņiem šodien mūsu baznīcā kalpo kā garīdznieki un ar pateicību piemin savu garīgo tēvu Robertu Feldmanu. Viņa piemērā mēs ieraugam vēl vienu nesautības rādītāju. Pāvils saka, dzīvojiet, lai jūs būtu patīkami Dievam. Reizēm paiet laiks, līdz mēs sākam apjaust, kā ar savu seksualitāti mēs varam pagodināt Dievu. Manuprāt, daudziem kristīgiem cilvēkiem liekas, ka Dievs ir ar mums, bet līdz guļam istabas durvīm. Mūsu rakstu vietā Pāvils saka, ka arī ar to, kā mēs izpaužam Dieva doto seksualitāti, šo viņa doto radošo enerģiju, mēs varam viņu iepriecināt un varam apbēdināt. Mēs varam viņu pagodināt un varam atraidīt. Mēs varam ar to pateikties un varam rīkoties sautīgi. Arī šādā nozīmē Pāvils mūs mudina būt nesautīgiem. Mūsu seksualitāte mums ir dota kā dāvana un vienlaicīgi kā uzdevums. Risinot to kopā ar citiem dzīves jautājumiem, mēs augam kā cilvēki, kuri prot mīlēt aizvien vairāk. Šis ceļš gandrīz nekad nav viegls. Reizēm tas liekas ļoti satraucošs, reizēm neskaidrs un biedējošs. Reizēm mums liekas, ka mēs tik labi zinām, ko nozīmē būt vīrietim vai sievietei, reizēm jūtamies apjukuši un nepārliecināti. Reizēm jūtamies ar sevi ļoti apmierināti, bet reizēm sevi norakstam kā bezcerīgus. Reizēm mūsu vēlmes šķiet tik skaidras un nesautīgas, bet citreiz mums pašiem biedējošas un atbaidošas. Reizēm liekas, ja tikai man būtu otra pusīte, tad viss atrisinātos. Bet reizēm tiem, kam ir otra pusīte, liekas daudz vienkāršāk būt dzīvot vienam. Ir brīži, kad mūsu seksualitāte var likties kā svētība, un ir reizes, kad kā lāsts. Tā visa vidū Pāvils mūs aicina uz svētumu, proti atvērties tā žēlastībai, kurš ir mūsu seksualitātes autors, un ļauj tai pārtulkoties mūsu dzīvē. Lai arī mūsu seksualitāte kļūst par vienu kanālu,
caur kuru Dievs mūs māca valdīt par savu miesu, nebūt sautīgiem un pagodināt viņu. Lasot šo raksturvietu, mani nepamet sajūta, ka Pāvils mūs iedrošina pakāpeniski, bet aizvien iet uz priekšu pārvērtību procesā. Tāpēc, ja kādam liekas, ka viņš vai viņa jau dzīvo saskaņā ar Pāvila rakstīto, tad nestāv uz vietas. Mēs lasām, dari tā vēl vairāk. Savukārt, ja kādam vai kādai liekas, ka tik daudz kas ir sabojāts, ka nekas labs vairs nevar sanākt, Pāvils it kā saka, ļauj Dieva žēlastībai sākt pārtulkoties tavā svētumā. Tādā brīdī ir labi atcerēties, ka ja pat pulksteni nevar pagriezt atpakaļ, tad tomēr mēs zinām, ka Jēzus savu ķermeni ir dāsni atdevis par mums pie krusta. Jūdiem kailums bija apkaunojams. Tieši tāds Jēzus nomira pie krusta, lai dzēstu mūsu kaunu un tā darītu mūs brīvus citādai dzīvei. Dieva piedošanas pieņemšana un piedošana sev ir liels pagrieziena brīdis. Taču arī pēc tam izaicinājuma pilns ceļš turpinās. Klaivs Steips Luis, izcils pagājušā gadsimta angļu domātājs un rakstnieks, mūs iedrošina sakot, neuztraucies. Pēc katra kritiena lūdziet piedošanu, saņemieties un mēģiniet vēlreiz. Ļoti bieži Dieva pirmā palīdzība nav vistūlītēji tikuma iegūšana, bet tieši spēks, kas palīdz mēģināt ar vienu no jauna. Tas izārstē mūs no ilūzijām par sevi un māca paļauties uz Dievu.